Labdien! Šodien jums vēlos pastāstīt par jaunākās paaudzes piestūmēju robotu no ražotāja Eiromilk Lizard, ko piedāvā Latraps Tehnika. Šis konkrētais robots ir pilnīgi autonoms, darbojās ar elektrības uzlādi. Konkrēti saimniecībā Lutriņi ir uzstādīts vairākus mēnešus atpakaļ. Dienas režīms viņam ir 15 reizes dienā veikt apli. Tehniski šim robotam ir universāls piestūmēju šneks priekšā, kurš ļoti labi piestumj barību un uzrušina to. Robotam tehniski ir iespējami 5 dažādi attālumi, ko var katrs saimnieks ieinstalēt programmā atsevišķi. Robots ir ļoti ērti darbināms un redzams, kā viss darbojās un notiekās telefona aplikācijā. Visa informācija saimniekam ir kabatā. Robota šneks ir aprīkots ar magnētiem, kas vajadzības gadījumā izķers metāliskos priekšmetus, ja tādi ir sienā. Priekšpusē robotam ir kustību sensors, kas apstādina robotu pie vajadzības, kā arī priekšējais vāks pie saskares ar objektiem arī nodrošina robotu apstāšanos. Priekšējais papildu ritenis, kas viņam ir, ļauj robotam ieinstalēt iespēju pat braukt 12% stāvā slīpumā augšā vai lejā. Robotam katram arī sānā ir pieejama pults, ar kuru var darbināt manuāli robotu vajadzības gadījumā. Robotu ir iespējams aprīkot arī virspusē ar papildus barības dozētāju, ja ir vajadzība kaut kādu papildus pulverveida barību dozēt klāt barībai, arī tas ir iespējams. Katrā gadījumā šis robots būs ļoti liels palīgs jebkurā saimniecībā, un viņa darbību var pielāgot jebkurai fermai un apstākļiem. Instalēšanas darbi ir ieplānojami iepriekš katrai fermai atsevišķi atkarībā no apstākļiem un vajadzībām. Grīdā tiek iezāģēta tieva smalka līnija, kurā tiek ieinstalēts vats, pa kuru arī pats robots darbojās. No tā vada arī atkarībā no vajadzības 5 dažādos attālumos robots var pārvietoties. Pārvietoties var arī dažādos attālumos, gan katrā pusē savādākā attālumā, gan arī vienā pusē viņš var mainīt attālumus, ja ir vajadzība. To var visu programmā instalēt un uzstādīt, kā katram vajag. Uzstādīšanas darbi neaizņem daudz laika, vienā dienas laikā var robotu palaist darbībā bez problēmām. Ja vēlaties izmēģināt šādu robotu savā saimniecībā, droši sazinieties ar Latraps Tehnikas pārstāvi savā reģionā un varam vienoties par demo nosacījumiem un palaist darbībā jebkurā saimniecībā, kas to vēlās redzēt.